Ko mēs šodien darām? Šodien mēs vedam šo te E90, mums izlodzes mašīnu, kur tu vari laimēt, mēs viņu vedam uz Liepāju. Ja kā mēs vedam uz Liepāju, to var mēģināt ierakstīt tagad komentārā, mēģināt uzminēt, pirms tu esi redzējis, ko mēs viņai darīsim. Mēs viņu bišķi piefrišināsim, vai ne? Tieši tā, mēs viņu nedaudz safrišināsim, un es domāju, tā iestāde, uz kurien mēs braucam, tā tad viennozīmīgi mums varēs palīdzēt. Un šis auto viennozīmīgi izskatīsies krietni labāk nekā viņš izskatās tagad. Jūs jau gan zinat, uz kurien mēs viņu vedam, bet viennozīmīgi noskatieties, jo šis būs ļoti interesants materiāls. Jā, mēs veiksim testa braucienus, vai ne, pa ceļam? Jā. Vairākus testa braucienus, iedosim savus komentārus, ar ko viņš atšķirās no M4 Competition, vai ne? Varēsim salīdzināt, un es domāju, ka būs interesanta epizode, gan šī, gan nākošās priekšu, kur tad mēs šo mašīnu nofinišēsim. Līdz ar ko, ja tu gribi, lai mēs ātrāk viņu izlozējam, viss, kas tur jādara, vienkārši jāpiesko mums YouTube. Tieši tā, vienkārši piesko. 10 man, 20 Laurim. Un tad šis autiņš jau tātad tiek lozēts. Ļoti iespēja liela ir, ka tu viņu arī dabūs. Mēs to auto varētu pēc šitā visu pasākumu, ka viņš būs gatavs, novietot varbūt kaut kādā interesantā vietā. Mums bija plāns viņu novietot. Mums interesē lielie tirdzniecības centri. Ko mēs esam gatavi dot pretī? Mēs reāli reklamēsim tirdzniecības centrus, lai cilvēki dodās no centru uz centru. Noliksim tur mašīnu, nolīmēsim un reklamēsim. Cilvēki pie tās mašīnas dosies, fočēsies, filmēsies, liks saturu sociālajos tīklos. Un noteikti veikalā, kurā mašīna stāvēs, būs vairāk apmeklētāju un lielāks pārdošanas apjoms. Tā kā ja tev padomā kāds veikals, vai tu pārstāvi kādu no cik mūsu tirdzniecības centra, no kādiem 4, kas mums ir, tad droši dod mums ziņu. Vēl viena interesanta lieta ir, mēs tātad braucam uz Liepāju ar tātad 3. sēriju un 2. aparāts, ar ko mēs laižam, ir EQS Mercedes, kas ir S-klases Mercedes ar ļoti labu aprīkojumu, ar lielu range, kas ir 650 km reālais range, ko viņš parāda tagad. Tā kā šodien mēs iztestēsim, vai tiešām 650. Un tas ir viens, un otrs ir reāls. Domāju, tā arī būs. Atkarīgs, cik ātri braucot ātrāk, range ātrāk krīt. Bet komforts, tādā komfortā mēs laižam tā kā pa pirmo, tāpēc es tieši padomāju, likās tās brauciens, ok, jālaiž ir komfortā, pastāstīs Lauris, kā viņam vispār patīk elektriskais EQS, ko viņš domā par ātrāko E90 Latvijā, kas ļoti ātri aizbrauks līdz Liepājai un kaut kā tā, vai ne? Tāpēc let's go! Laižam. Bet zinu, man ļoti gribās brokastis, tāpēc iebraucam vēl brokastu vietā, vai ne? Iebrauksim uzvēst kaut ko no rīta. Čau visiem, tātad mēs ar labāko fitnesa kanālu vedam E90 izlozes uz Liepāju. Tīri forši tā mašīna braucās? Protams, vecozē. Moš nelozējam. Pašbraukājam varbūt. Aparāts apšanās, viņš būs tiešām labs damps. Un tad mēs viņu varētu ielikt tiešām kaut kādā tirdzniecības centrā, smuku, sapulētu, skaistu, nolīmētu viņu. Vai gan var uzlīmēt viņu nolīmēt? Jā, viņu vajag obligāti nolīmēt. Lai cilvēki uzreiz saprot, kas tāds ir. Lai nav vienkārši kaut kāda mašīna. Precīzi, tas ir baigi svarīgi. Mums zināms diezgan liels ceļš priekšā, tātad braucams, tāpēc attiecīgi mums ir jāuzņem kaut kas. Es uzņēmu vienu hotdogu, bet maziņo hotdogu, es zinu, ka mēs kaut kur ēdīsim. Man ļoti gribās ēst. Es tikai, ja es neesmu paēdis, man uzreiz nomācās, paliek melnbalta viss tā pasaule, tāpēc vajag paēst. Mēs esam tikuši pie ēdienu, mēs esam tikuši pie ļoti garšīga ēdienu. Man te ir tartars, Robertam Džekam, kas mums aiz kameras, viņam mums ir krosāns, un tā mums te ir club sandviči ar frikatpelīšiem. Un man arī ir club sandviči ar tā angļu brokastīm. Un īstenībā, kas ir baigais actions, mēs tikko runājām par to, ka tev padod ziņu, kur mums ko iebraukt. Un tātad mans klients tātad Ātis redzēja to, kad mēs braucam Liepājas virzienā un uzaicināja mūsu Skrundas mūžu pusdienās. Tā kā mums būs vēl viena ēdiena šajā video sērijā. Labu apetīti, vai ne? Labu. Un iebrauksim pa ceļam kaut kur pēc kafijas arī. Varbūt ierakstīt komentārā, kur vislabākā kafija īstenībā. Idrīt vai kociņu, šī kā atrasto brokastis nebija ēdis, tā kā Lauris. Vajadzētu uztaisīt kaut kādas ātrēšanas sacensības kaut kādas. Ātrēšanas sacensības. Es domāju, Lauris viennozīmīgi tur vinnēt. Ja tu uzskati, ka tu ēd ātrāk par Lauru, izaicini uz ātrēšanas sacensībām. Es noteikti nevaru apēst daudz, bet es varu apēst ļoti ātri, tāpēc varu apēst. Baigi ātri. Ko laižam? Tātad ar ātrāko E90 Latvijā un vismīkstāko S-klasu Latvijā. Ja? Tātad baigais aparāts, ja? Kurējies tev ātri? E90 vai EQS? Tātad mēs esam EQS elektriskajā Mercedesā, kas pirms ir pieejams tirdzniecībā First Auto.
Mēs esam 580. EQS, tātad ar lielo bateriju. Pilnais range ir 650 kaut kādi kilometri. Teslām range ir ok, viņi diezgan palieli ir, bet kaut kādiem, ja mēs runājam tur BMW i3 vai mēs runājam Audi e-tron, viņiem tie range ir mazāki. Nu, un šitam ir īstenībā ļoti liels, 650 kaut kādi kilometri. Tas ir daudz, manā uzturē tas ir daudz, un tā ir S-klase, super komfortabla, mīksta mašīna. Tātad vakar viņa patstēja, pirmo dienu paņēma. Man liekas, ka baigi labais aparāts, tāds rītīgais kosmoskuģis, jo pat tādu cenu es pat nezinu, ko varētu vēl pielīdzināt šai mašīnai. Nu, te būtu jāslīdzina ar 7. sērijas BMW. Es domāju, vai ir kaut kādi ķīnieti, kas es redzēju, ka ķīnieši jaunieti tur visādi, Ķīna taisa baigos tos elektriskos aparātus, tur baigos komforts esot, un līdz mums tāda aparāta redz kaut kur ir, bet, man liekas, pagaidām īsti gudri nekādi ķīnieti, tur ding-dong yang ņemt baigi nav. Tikai tāpēc, ka, lai viņi pabraukā, lai viņus patestē, mēs pažinām, kā ir ar Ķīnu. Ķīnu var uztaisīt labi, bet sākumā ir parasti kaut kāda fail. Tātad vēl viena opcija mums ir laba, bet tā ir īstenībā jau arī vecākām mašīnām. Tātad gaisa atsvaidzinātājs, tur tu var likt iekšā, mainīt tādas četrkantīgas kastītes ar attiecīgo smaržu, kā tu vēlies, un tad caur ventilācijas sistēmu tev to smaržu tātad iedod salonā, baigi patīkami. Gan gaiss mašīnā, gan gaiss ārā ir labs, kvalitatīvs. Tā kā interesanti, ja rītīgā nākotnes mašīna. Jā, EQS ar labu aprīkojumu, ar Bullmeister mūzikas sistēmu, ar panorāmu, 580. lielais, jaudīgais, ir mums pieejams, un cena īstenībā ir baigi labāk. Pastīsimies, kas mums teica cenā, rekums aizmugurēja cena laba kā reizi. 72,990 tad PVN iekļaut. Formatics arī, jā, 4x4. 523 zirgi, komforts vēl krūts, ne? Nu, reāli liekas, neliekas, ka brauc mašīnā, liekas, ka tu lido, vai ne? Es jau teicu, man liekas, tas iekāp citā gadsimtā. Jā, ir tāds sajūta viennozīmīgi, ka vienkārši viss pat te mašīnai sēdekļu vidos pat ir ambients. Tā kā tu viss vienkārši izstāst pilnīgā kosmosā. Ko es varu pateikt? To, ka šim aparātam, kas ir pats interesantākais, viņai ir ļoti nokritusi cena. Pēc tam mēs viņu nopirkām, jo viņš otrreizajā tirgu ir ļoti interesants. Realitātē šis aparāts jauns maksāja kaut kāds 170,000, kaut kas tāds. Tagad cena viņam ir 70,000. Pagājuši ir cik 4 gadi. Reāli vairāk viņai, kur krist baigi, nav pagaidām. Jauniem auto cena ļoti ātri krīt elektroauto. Tāpēc šis ir vispareizākais variants, gudrākais, un iegādāties tādu mašīnu, tātad otrreizējā tirgu, kad tu jau nes cik, tātad iekonomējas. Pagājušajā gada augustā mēs nopirkām daudz e-trons, un es teicu, ka tas ir laiks, kad e-trons, lētāk tie e-troni vairs nebūs. Un tā arī bija. Tas bija tāds pats zemākais punkts, cik viņi maksāja. Mēs ļoti daudz e-trons pārdevām augustā, septembrī, oktobrī, super labas cenas. Mēs tur nopirkt 21. gada mašīnu, piemēram, 30,000, 35 ar mazu nobraukumu. Atceries, kad elektroautiņu tu nevar pirkt tur super lielu nobraukumu. 60,000 ir baterijas garantija. Ir labi, līdz sotakam. Zin kā, sotaks, un tad tu var nobraukt. Tur atkarīgs, cik tu daudz braukā, pēc tam attiecīgi savus 40, 50, 60, bet labāk ir neņemt pār to 160 nobraukumu, man tā liekas, elektriskajā mašīnā. Šitas ir viennozīmīgi labs variants. Man pašam īstenībā braucot ar viņu tagad tā mašīna patīk. Un ja man būtu jāizvēlās kaut kāds elektroauto, pirms tam man baigi patikās e-troni. Tagad jau arī man iepatikušies EQC Mercedes, kas ir tāds apvidnieks, nedaudz uz džipa pusi vairāk, bet izbraucot, protams, ar šito S-klases limuzīnu, tur tā mašīna ir top. Jātaisis lūku. Kā ir? Baigi, ne? Liekas, tā kabrioletā ir kāds sajūta. Pēc mums 2 lūkas abas attaisījās. Viena tikai. Īstenībā lūka ir laba lieta. Citreiz, kad tu vari izraut ārā to visu, kas tev, piemēram, sastāvējies, tā spārklis pārējies. Vai vienkārši putekļus varbūt izraut ārā. Taisīsim ciet. Šodien jau īstie laikapstākļi lūkai. Skaties, kā viņš turējās. Tā neko sev īstenībā, ja? Viņš pats brauc. Tā kā es par šo Mercedesu biju skatījies, ka viņam kvalitīvs autopilots. Plus viņam diezgan liels svars, viņš ir smags. Viņam head-ups arī, redz, te ir opcijas arī, skaties, tāpat tā kā G-klasē. Te ir opcijas mainīt arī speedometrus. Baigās opcijas vajadzētu īstenībā redzēt, tas head-up projekcijas stiklā displejs, kas ir redzams priekšējā logā, pirmo reizi tik liels, viņš grib pa pusi stiklu reāli. Bet tu gribi mašīnu, kurā darboties komfortabli, tur braukt no punkta A līdz punktam B, aizbraukt ar komfortu un ar maksimālu mieru, S-klasi, zin kā, bez variantiem. Zin, ko vajadzētu? Viņu vajadzētu nolīmēt ar aizsargplēju, man liekas, šo ekrānu. Tikai tāpēc, lai nolīmējot aizsargplēju, pirmkārt mazāk paliekās pirkstu nospiedumi, otrs ir baigais pluss, ka viņš neskrāpējās. Tas vienkārši pasargā to detaļu no skrāpējumiem. Tas ir baigi svarīgi. Tiklīdz tu brauc ārā no līnijas,
viņš tev rāda tādu sarkanu, tā kā līniju, tā kā nebrauc ārā. Baigi interesanti. Zinām, man īstenībā rītīgi patīk šis salds benzīntanks, tāpēc, ka te vienmēr rītīgi tādi pozitīvi cilvēki. Šodien mēs nestikām baigi pozitīvo, bet ciezi bijis tā, ka tu nāc iekšā un tur kaut kur kāds vai nu tev atpazīst. Es braucu Reinim Garkalnam, bija cīņa, tur bija baigi laba atmosfēra tajā tankā toreiz bija, tā kā baigi pozitīvi. Mašīna man patika. Reāli forši. Labāk vai M4? Nē, M4 labāk. Nevar salīdzināt, ja? Nevar salīdzināt, M4 nevar pārspēt. Man patīk tas, ka viņai tā interesantā skaņa ir. Jā. Man šeit tas no elektromotors no tumbām viņš nāk. Bet man šeit iespēja pilnu gāzi, viņš pa tumbām sāk skanēt, it kā tas būtu iekšzemes motors. Bet nepamanīja viens baigais labs pluss, viņam piesturīja ar aizmugurēji riteņi. Apgriešanās moments ir ļoti ātrs, tur pa lielam vakardienas arī griezos, tur man vajadzēja ceļu apgriezties. Ar to lielo mašīnu tu reāli dabūji tādu mazā radiusā, tu viņu forši smuka apgriezt, tā kā, krūts aparāts. Bet ko es varu pateikt par to trešo, kas ir izstāsts? Gandrīz tikpat labs. Bet es varu pateikt to, ka viņš reāli forši brauc. Viņš braucot uz to sotaciņu 110, viņš pat arī bišķi tev tā kā izaicina. Gribās, man jūs tur nodzīt kaut ko, bet es saprotu, ka man CarPlays nav. Varbūt tur ir speedcheck zonā, palikšu aizmugurē. Šitā forši nians. Mums ir tā nav Alcantara, bet kaut kāda veida tā ir. Gan panelis, gan durvju apšuvumi. Man liekas, ļoti gaumīgi ar tādu zelta diegu salaist. Ja? Ierakstiet komentārā, ja savāksim 5 cilvēks, kas pasaka, ka Laurim vajadzīgs ir EQS, uztaisīsim Laurim labu dīlu un Lauris braukās elektromašīnu pa Rīgu. Laižam. Pie šitāda autostūras es pavadīju visus savus jaunības gadus. Un es varu pateikt to, ka trešā sērija BMW E90, E91, arī iepriekšējie vienkārši ir rītīgi kruta mašīna, ar kuru braukt ekonomiski, kur tev viennozīmīgi iedos foršas patīkams emocijas. Viņi brauc, pasties, kā viņi stūrējās, kā viņi vadās. Mēs pat varam Lauri ar EQS nodzīvot. Lauris priecīgs idīgi. Lauris pagaid, kur viņš te ir. Neizskatās pēc Laura, izskatās, ka cits cilvēks tur brauc, ne? Šīs mašīnas reāli turās vērtībā, jo, redzi, cilvēki viņas ir iecienījuši tikai dēļ tā, ka viņas ir uzticamas, dēļ tā, ka viņas ir izskatīgas, viņas brauc labi, viņas ir, man liekas, Latvijas jauniešu top autiņš. Kā tev liekas? Varētu tā būt, ne? Man bija ļoti līdzīgas vairākas trešās sērijas, kas bija 91. 90. Tik tiešām ir labs atmiņas, tāpēc arī braucot ar viņu tagad pa Liepājas šosejas izbaudu un atceros, un ir tā sava veida nostalģija tāda. Būs forši redzēt to dienu, to momentu, kad notiks tā izloze un ka kāds viņu vinnēs. Tas būs, man liekas, baigi pozitīvs moments, jo ir forši uzdāvināt cilvēkiem kaut ko, un ja cilvēks tik tiešām negaidot kaut ko tādu saņem, man liekas, ka tas ir fantastiski diena, ka mēs izlozēsim šo aparātu, bet tāpēc, draugi mīļie, piesakojam. Lai piesako tu, lai piesako tavu māsu vai brālis, mammu vai tētis, kuriem patīk skatīties mūsu kontentu, kuriem vispār interesē vinnēt šitādu mašīnu. Es ļoti ceru, ka mums izdosies to autiņu izlozēt līdz kaut kādam septembrim. Tas būtu baigi ok, jo gribās nedaudz tās vasarīgās sajūtas. Jā, un atgriežoties atpakaļ pie šitā aparāta, forši, ka tie ir empacīgi. Visi tā stūrīt resnāk, tāda patīkamāk, kārbiņi forši, pātrumu pārslēdzējs tāds forši vēlāk, jo tu paliec, jo tu ģimene, viss pārējais, bet arī ģimenē esot, tas ir atkarīgs pēc tavām vēlmēm, zin kā, un kā tev, jo tu tāpatās ir ilgi bērni kreisliņi, to ģimeni var aizbraukt, jebkur, kur tev vajag. Vienkārši šis ir tāds pakotnē zemāks, sportiskāks ikdienas sedaniņš, kas ir ekonomisks un kas ir BMW. Tomēr BMW ir BMW un ar visām ekoloģijām vietā, ar visu reāli. Tas gribās Lauru nodzīt. Nodzinām? EQS-ā lielāks komforts nekā trešajā sērijā, ne? Cena atšķirība tomēr. Cena atšķirība arī nedaudz. Mums zvanīja tātad klients Atis, kas ir tātad mūsu sens draugs. Sveiciens Atim, gan arī Atis skatās dotajā momentā un rekur tātad ir Skrundas muiža. Šeit Atis ir galvenais. Tātad viņš mūs uzaicināja uz pusdienā. Sveiciens Atim, drīz būsim klāt. Liepāji? Nē, man bija, kāda iela tev rādās? Kungu. Mēs esam atbraukuši uz Liepāju, līdz būsim tātad mūsu gala mērķī, bet situācija sekojoša. Jā, līdz Liepājai diezgan tāls ceļš braucams, bet liepājnieki super. Jums ir super labs ceļa gabals, kvalitatīvs ceļš, pa kuru braukt un baudīt braucienus. Vispār šitā šose ir atzīta kā pati bīstamākā Latvijā. Nopietni, ja? Jā. Kāpēc? Dēļ kaut kādām avārijām? Jā. Līkuma daudz. Jā, bet viņi nav, viņi diezgan pārredzama ir un
Bet neliekās, ka viņi baigi bīstami. Man liekas, ka ļoti ok. Cik ir tālu? 5,2 kilometri. Kā eko es? Patīk? Pa biķerniekiem. Biķerniekiem pat interesanti bija. Un mēs esam Liepājā beidzot. pilsētā. Pie Aiva Perfection 86. Esam atzinuši 90. uzturšināt, vai ne? Tieši tā, iedot otro elpu, iedot otro dzīvību. Un šī ir tā vieta, kur tātad mēs atdzīvināsim šo auto, lai tālāk pēc tam nodotu tev, mūsu dārgais skatītāj. Ot man krīt acīs, kas ir pilnīgi normāli atsitumu uz motoru pārsega. Ja viņš nav bijis arī krāsots. Jā, bet viņš izstāsta, nezinu, jāapstāsta, bet pēc mēs skatījāmies, man liekas, tur bija oriģināla krāsa. Otrs moments, aizmugurējais tātad spārns, kas redzīšu kādreiz laikam bijis ielaists līdz līnijai. Šita nav Alpinvejs. Tur bišķi savādāk. Šita ir kaut kāds uz dzeltenojot, tā kā bišķi iet. Zini, ko es domāju? Mums šis 318D ir, man liekas, jārauj nost. Jā. Tas ir liekas. Jā, viņš ir nav vajadzīgs, jā. Jā, stīgā. Viss zolīts. Tā ir tagad īstenībā standarta problēma. Jā, tas pirmais, ko skatās, reiz vai kāds gals. Ja mēs skatāmies salonā, stūrīt un tātad ātrumu pārslēdzējs izstāsta, ka viņš būtu tātad, man liekas, jāpāršu, jo forši būtu jauniem klientam iekāpjot tur foršā jaunā stūrā. Vispār būs Aivim jāizbrauc ar to mašīnu. Visi sakāpsim iekšā un izbrauksim testbrauciet pa Liepājas sliktāko ceļu. Kaut kā, zigā, lai sajust, kā viss. Graņķerovskis arī. Nu, vai uz sotaku. Tātad tas ir no salona. Nu, vot reku šeit moments. Protams, krāsot jumtu būtu, man liekas, stulbi. Varbūt ir, nezinu, opcija kaut kāda. Jā, vienkārši šeit vizuāli viņš būs, it kā te redzam, bet nebūs tik traki. Šitās liecina, ka, oriģinālā krāstāja. Jā. Te nekā nav apakšā, kur cinks ir tikko beidzies, lai nav sāk rūsāt. Viens puses jau labi, it kā var redzēt, un tas pats arī, ja kāds pārbaudīs, jo jumts ir īstenībā lieta, kuru ritīgi iegrāpties, ja nokrāso jumtu. Var uzreiz, piemēram, ja grib pārdot, cits pasaka, ka viņš nepirks, tu gribas krāsot. Mazums bijis uz jumtu vai kaut kas tāds. Protams. Kas stulbi izklausās, bet, labāk oriģināli krāsa, lai paliek. Piekrītu, jo cilvēki arī mūsdienās vairāk jau tagad jau paliek gudrāki. Bet laiku atpakaļ bija tā, tik līdz detaļi ir krāsot, mašīna ir bijusi īsti. Kas nav taisnības. Tāpēc arī atvedot no tās pašas Vācijas mašīnu vai no kurienes bumper, tas ir ok, tas plasmas, bet metāli detaļi tu pārkrāso, piemēram, kaut kāds atsitums vai kaut kas tāds. Tu jau negribēs ņadot ar tur defektu, viņi labāk pārkrāso, viņš izstāsta skaisti. Jā, tieši tā. Ja tev īsti nav bildes, ko parādīt, kā izstījās pirms tam, tad varbūt visādas versijas, kas ir bijis ar to auto. Daudz un dikti. Galvenais ir kā vizuāli ir uztaisīts, tas jau, man liekas. Jā. Tas labāk braukt ar kaut kādu noskrāpētu, sabuktētu spārnu vai pārkrāsot normāli. Protams. Tas arī tās liekas stulbi. Precīzi. Šitā ir mainīta izstāsts, un tā ir vienkārši jau bijusi no pirmsākumiem. Jā, vienīgs, kad viņai tas nav iekšā jau. Šis tās no āras. Tu arī lako, Aivi, lampas vai lako? Tikai lakos. Jā, Tas, ka pulēšana, tas tāds. Jā. Piecas mazgāšanas, un tur sāk kaut kas parādīties. Varbūt tu jau zinās gan jau labāk, bet, man liekas, salakojot, gan jau abas jālako. Jā, viennozīmīgi, jā. Tad jau varbūt ir tas rezultāts. Tieši tā. Šitam varbūt melnu restīt, gan jau, ka vajag. Tomēr Alpinvejs balts, ne? Viņš uzreiz būs ņiprāks tāds. Bet labi, to mēs visu sapratīsim ar Aivu, kas kā. Es vispār dzirdēt, ko Aivs saka par tādu E93 sēriju. Viņš ir foršs leģendārs mašīnas īstenībā. Tas te diezgan populārs ir šobrīd, jo, man liekas, vairāk cilvēku var atļauties viņas. Vienbrīd viņas vēl tādas padārgas bija, laikam visiem tāds likās kaut kas pat tragu, bet tad viņš man liekas lēdāks par 36. Tie ir overrated konkrēti. Jā, taisnība, tā ir. Labu 36. Pirmkārt, ir grūti dabūt tādu, kas ir projekts, zin kā tā saucot. Viņš arī nemaksā lēti, tur viņš maksā reāli dārgi. Tagad ir tas stulbums, ar ko es esmu saskāries. Mēs esam vairākas 36 taisījuši kārtīgus, kur cilvēki tur 20, 30 ieguldījuši viņos, un tu arī ieguldi, cik tu gribi. 36 ir galda cena piecīts. Jā. Viņi pērk pa 3, pa 4 kaut kādas pusmiroņas, pēc tam gadiem cīnās tur kaut ko lāpās, jo tu ieliks pa 6,5 normāli, kur kā brauc nopulē. Pa dārgu. Viss tāds, vispār nav tā robeža. Tādā cilvēka domāšana, laikam, es tur pa 100 tūlīt tur sapulēšu un būs zēbīgi. E3 zils arī? Jā, bet tas ir klienti.
Viņš šitādiem pašā krāsā. Tieši tādā pašā krāsā arī redzēju. To es uztaisījām priekš klientus, viņi bija paņēmis priekš izstādes. Stīgā, izstādes ļoti labi. Pirms izstādes pārkrāsojis. 5 dienās. 5 dienās uzkrāsoja, ja? Tad bija jāsarauj, kā izstāde un sākās un viss jāsadara. Tādu pašu vērts, tā kā katram otram, kā izskatās, ir bajā jāgina. Protams, vajag. Tu X5 īstenībā bija populāri tagad, tā, ka tiešām viņi ir. Viņi ir. Visi tā kā viens pa ielu brauc. Pelēks, melns, balts. Man starp citu viens mans klients arī teica, ka brauks pie tevis. Viņš vedīs jau nākošu nedēļu. Nākošu nedēļu, jā. Viņš nopirka. Pasūtījām detaļas. Baigi nice, jā. Perfection ielicis tur. Tur to, jā. Iekšā arī tos nokrāsoja zils, tos aizsargas tādus. Šī krāsā, es nemaldos, parasti nemaz X5 nenāk. Nē, nenāk šī krāsā. Hibrīds, 1.50, arī Face hibrīds. 50 tieši, bet tas tā neesmu dīzels, toči neesmu redzējis. Nē, viņš ir tāds labi iespaidīgi. Katrā ziņā tā ūdens mocis ar tajā pašā krāsā. Tā kā viss ir saskaņots. Tieši šogad bijām Rīgā. Tad katrā ziņā tādā nelielā ieskatā tātad tu nodarbojies tātad ar autorestaurāciju. Vairāk, ja godīgi, tad tā baigi nē. Jā. Jo tas ir kāpēc varbūt ar neesi tad lēnām ej no tā prom, tas ir pārāk tāds skaļš vārds restaurācija. Jā, ok. Jo es pat īsti neteiktu, ka tas, kad izrādi šī automašīna sastāvē apakaļ, es to nesauku par restaurāciju. Tur izmanto špakteli un vispārējo. Tā ir automašīnas vienkārši kaut kāda salabošana. Restaurācija, tas ir kārtīgs darbs, ka taisa rokām visu. Un sāk apnikt, kad cilvēki vienkārši ar maniem kaut arī atrod nokrāsot mašīnu, viņš pēc staigā apkārt, ka tā ir restaurēta. Tā ir tāda bišķiņa reputācijas bojājums. Un cits par ko tev reku tas. Es tur aizvedu, man tur tā izdina. Viņi izlasa to vienkārši restaurāciju visu uzreiz tādu. Es vienkārši teicu, ka krāsotavu un jau miers mājās. Skaidrs, pa lielam klients atrodas, pasaka, es gribu, lai sakrāsojam, to uztaisam, pēc parauga varbūt šādi X5, un tad tu to visu sadari un pa lielam apmierini klientu vēlams, ko viņš pa lielam pats vēlas. Tādas ir pulēšanas, keramikas. Pilnīgi viss tur tuning. Man tieši patīk labāk šitādiem. Protams, tur ir forši ieraudzīt to rezultātu. Jā, un viņš arī ātrāk noteikti. Viņš tur gadu gaida vai 2, kamēr sataisa tādu, kamēr viņš smuks paliek. Un vēl jau ir tā lieta, ka šito tu vairāk redzēs ielās. Ar tādiem aparātiem viņiem jau mazāk, man liekas. Viņš noliek, viņi stāv, tur izbrauc svētdienā uz kaut pasākumu, bet ar šito jau tādu jau, braukā pa ielām. Pa to 3. sēriju, interesanti, kur tu viņu ieraudzīji, ka mēs tur palaidām to reklāmu kaut kā arī sociālajās TikTokā. Jā, un ko tu padomāji? Pirmā doma, saka godīgi, ko tu padomāji, vajadzēja ar citu ņemt kaut ko vai? Nē, es uzskatu, ka šis ir ļoti labs variants kā tāds. Es saku, ja būtu kaut kas vecāks, tas būtu, man liekas, atkal, jo mēs, kā zinu, iepriekš esam vairākas mašīnas, gan tur Ukrainai atdevuši, gan izlozes, gan atdevuši, gan ziedojuši. Kad tu atdod kaut ko vecu, blinka nāks apakaļ pēc tam. Cilvēki nenovērtē, ja tu atdos šitos 100 punktu atradīsies kāds, kurš viņu es ceru, ka tā nebūs, bet man te ir šitas, man te tas, kaut gan tu esi dabūjis pa velti, kā, tev vispār vajadzētu. Tas es tev pilnībā piekrītu, bet, zini, tas vienmēr, laikam, tā būs. Vienkārši ir jau jāfokusēs, laikam, uz tiem, kas ir priecīgi, uz tiem, kas ir pozitīvi, tie, kas novērtē, jo tomēr dabūt dāvanā. Tu esi pabeidzis kaut kādu, nezinu, tur tehnikumu vai kaut kādu vīdienu vai kaut ko, un tu vinē šitā. Tas īstenībā apigēni. Tas ir baigi. Man liekas. Tas ir nenormāli krut. Tāpēc būs baigi interesanti būs vispār redzēt tā cilvēka emocijas, būtu īstenībā krut. To cilvēku arī pēc tam kaut kā, nezinu, uz dienu, lai viņš tur paliekās, piemēram, mums, lai redzētu, jau filmē, kā ir, tu saproti, vēl nesaproti, kādies. Nē, izvēle ļoti labi, es uzskatu. Smuki izskatās balti, redzēt visas formas, līnijas. Man agrāk bija visi jau favorīti krāsas, kad Sīrijā dzīvojam, visas mašīnas bija tikai baltas krāsas, arī savas. Tagad tev ir cits favorīti krāsas. Jā, šobrīd šitā man ir. Tagad tā, es domāju, tev ir jānoņem, tā teikt, skaida ar šito 90. Paprovies. Vai ne? Let's go! Tev baigās sajūt tādu nostalģiju, ka viss salēc aparātā kaut kur laiž. 19. 19. gads, jā. Apskatu vēl nav iet. Pieksīsies. Pa 19. jā? Prieks tev satikt atkal. Čau! Ati, kā iet tev? Zini, kāpēc es pirmos daru? Kāpēc es gribēju kaut ko šitā? Jā, šeit labs. Pirmo? Jā, gašas jāšu. Ļoti.
kas tur ir ar to kaķi, jo kaķenieka nosaukums manā izpratnē ir kaut kas vienkārši unikāls, un es gribu zināt vairāk.